Antoni, pēdējās spēles diezgan pārliecinoši uzvarējām, bet šodien laikam arī pārbaudīja mūsu raksturu. Jā, un ka futbola 3 punkti ir par uzvaru, tāpēc vienalga tas ir 5-0 vai 3-2, 1-0, 3 punkti ir kabatā, tāpēc uz šobrīd tas ir vissvarīgais uzdevums uz katru spēli. Kāda kopumā bija spēle? Mēs zinām, ka būs grūta spēle. Redzam, iepriekšējo spēli viņa pret līderiem arī ļoti labi nospēlēja, uzvarēja. Zinām, ar ko viņi ir bīstami. Gatavojums ļoti nopietni. Un es domāju, ka šo izdevās. Jā, varbūt ne no sākuma kaut kur mums pietrūka tās intensitātes, bet otrajā puslē, ka tā var pateikt, pamodamies un uztaisīja mūsu darbu. Pie 0-1 tev kā kapteini, kas bija galvā? Ka jāturpina spēlēt mūsu spēlē, spēlēt pēc mūsu plāna un gaidīt savu momentu, jo mums momenti bija, vajadzēja tikai realizēt. Un labi, ka mēs ļoti ātri atguvām tos vienus vārtus un uzreiz pēc tam uztaisījām 2-1 mūsu laba. Nākamā spēle arī īpaši, kas tur varētu notikt? Jā, tas ir Latvijas top spēle, līderu cīņā, spēlē par zeltu, pa 6 punktiem var to pateikt. Ar nepacietību gaidām arī būs laba spēle priekš Latvijas futbola kopumā. Paldies! Paldies!